Un es parādīšu vēl vienu uzlabojumu. Kaut kad gadu vai 2 gadus atpakaļ es kemperi uztaisīju, kad ūdeni detīro var izliet ārā, nospiežot podziņu, nemaz nav jākāpj ārā no kempera. Bet man šī sistēma nepatika, tāpēc, ka pirmkārt no 1,5 colles no ūdens bākas bija jāpāriet uz 1 colli, tātad samazinās diametrs. Otrakārt, tas ūdens tur gāja līkuloču pa to krānu, nevis taisni, un viss kaut kas varēja viegli aizķerties. Un treškārt, viņu atvērtā stāvoklī turēja vaļā elektromagnēts, kas visu laiku sīlā, sevišķi, ja atstāja aizmirst aiztaisīt sieti, un viņš visu laiku sils, tas nebija labi. Un es šogad pārtaisīju, nopirku AliExpressī savādāku to krānu. Pirmkārt, viņš bija daudz lielāka diametra, diametrs nesamazinājās, kā no 1,5 solēm no bākas nāca ārā, tāda 1,5 soles arī palika. Otrakārt, ūdens gāja pilnīgi taisni, tur nebija kam aizķerties, tur tāda lodīte pagriezās un veidojās, pilns atvērums. Un treškārt, viņu taisīja ciet vai taisīja vaļā soļa dzinējs, un tātad iznāk, ka viņš tērēja elektrību tikai aizvēršanas vai atvēršanas brīdī, bet tā, ka stāv vaļā vai stāv cieta, elektrība netiek tērēta. Arī tas ir labi. Tas nozīmē, ka var uz ilgu laiku atstāt vaļā, un nekas slikts nevar notikt. Arī tāds uzlabojums. Netīrā ūdens bākā ir apmēram puse, un vecais krāns ir atgriezts. Tā te ir aizgriezts, te ir atgriezts. Atgriezts, bet ūdens netek. Tātad ūdens netek, ir puse bākas netīrā ūdens, un slēdzītis ir ierīkots. Un te ir slēdzītis. Nospiežam slēdzi, kaut kas nopaukšķēja, un sāk tecēt ūdens. Redzat, ka tek ūdens? Dzirdēt. Jā, tek ūdens. Jā, izslēdz. Tagad izslēgšu. Čuš, un ūdens netek. Ļoti labi. Jā,